Kura ir visizdevīgākā Oakley elektriskā zobirste 2025. gada 3. ceturksnī? Tūdaļ to noskaidrosim. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Šeit ir visas šobrīd tirdzniecībā pieejamās elektriskās zobirstes no Oakley. Mēs aplūkosim to jaudu, programmas, akumulātoru darbības ilgumu, komplektāciju, lietošanas pieredzi un, protams, cenas. Ņemiet vērā, ka šīm birstēm diezgan bieži mainās cenas, līdz ar to šeit redzamās var nebūt 100% precīzi brīdī, kad skaties šo video. Aplūko mūsu internetu veikalu www.baltzobu.lv, lai redzētu jaunākās cenas. Video beigās uzzināsiet, kura, manuprāt, ir labākā budžeta izvēle, kura ir labākā izvēle salīdzinot tās cenu, ar ko iegūstat, un kura ir pati labākā kopumā. Sāksim! Oakley Ease ir vismazākā jauda ar 66,000 sariņu kustību minūtē, kamēr X Pro, X Ultra sērijas birstes spēj veikt līdz 84,000 sariņu kustību minūtē. Pārējiem modeļiem jauda ir pa vidu starp šīm. Vismazāk tīrīšanas režīmi 2 ir Kids, Endurance un Ease modeļiem, kamēr visvairāk 5 ir modeļiem Flow, X10 un X Ultra S. Pārējiem modeļiem ir 3 vai 4 tīrīšanas režīmi. Šeit gan arī jāatzīmē, ka vairākiem modeļiem ir arī iespēja mainīt katrai no programmām tīrīšanas intensitāti manuāli. Un dažiem modeļiem ir pat iespēja caur telefona aplikāciju izveidot pašiem savu pielāgoto tīrīšanas režīmu. Visas birstes ir atkārtoti uzlādējums, gluži kā mobilie telefoni. Vismazākais akumulators ir modeļiem Kids, X Pro un Endurance, kas ir aptuveni 30 dienas. Un visilgāk bez atkārtotas uzlādes spēj darboties Flow modelis 180 dienas. Vismazākā komplektācija ir modelim Ease, kur ir tikai zobbirste, viens maiņas uzgals un uzlādes kabelis. Kamēr visbagātīgākā komplektācija ir modelim X Pro Elite Set, kur ir zobu birstes sienas magnetiskais turētājs, ceļojuma futlārs, bezkontaktu lādētājs un 7 maiņas galviņas. Visvieglāk ir lietot Ease, Endurance, Kids un X10, jo tiem nav nekādu skārienu jutīgo ekrānu un nevar netīšām nomainīt programmas, kamēr vissarežģītāk būs lietot X Ultra modeļus. Tā ir pati gudrākā no visiem modeļiem ar skārienu jutīgu ekrānu, aplikāciju telefonā, mākslīgā intelekta balss paziņojumiem, un tā ir jāatsevieno ar mājas Wi-Fi routeru, lai varētu pilnībā izmantot visas opcijas, ko šis modelis piedāvā. Vislētākā šobrīd ir Oakley Ease zobbirste, un visdārgākā ir Oakley X Ultra 20, kamēr pārējie modeļi diezgan vienmērīgi izkārtojas pa vidu šīm cenām. Pirms mēs aplūkojam manus top 3 modeļus, šie modeļi, kurus es vairs neiesaku iegādāties. Tas ir modelis Endurance, ko iesaku tikai rūdītiem elektrisko zobirstu lietotājiem. Manuprāt, šai zobbirstei ir pārāk liela jauda, ko īsti nav iespējams samazināt. Ir daļa cilvēkam tieši patīk šī ekstra jauda, bet, manuprāt, lielākajai daļai cilvēku tā liksies pārāk spēcīga un nepatiks. Otrs modelis ir vecā X Pro sērija, jo šobrīd ir pieejama to jaunākā versija X Pro Digital, un jaunākās maksā gandrīz tikpat, cik vecākās. Līdz ar to, kādēļ ņemt vecāku modeli, ja cenas ir vienādas. Ņemot vērā visu minēto, šī ir mana top 3 izvēle šobrīd. Labākā budžeta varianta elektriskā zobbirste ir Ease modelis. To ir ļoti viegli lietot, tā ir parocīgs USB-C uzlādes kabelis, tās akumulators darbojas līdz 120 dienām, un tā ir ļoti labi izdomāts ceļojuma futlārs, kurš ikdienā ir kā zobu birstes rokturs. Tas vienīgais nosacītais mīnus ir, ka šai zobbirstei ir mazāka jauda nekā citiem Oakley modeļiem, bet tā arī ir vislētākā. Šis modelis ir lieliski izvēle, ja vēlaties sākt izmantot elektriskās zobbirstes, bet baidaties, vai jums tāda patiks, kā arī laba izvēle visiem tiem, kam gribas tikai iztīrīt zobus, un jo vienkāršāk, jo labāk. Un, protams, šo zobu birsti ir visērtāk paņemt līdz ceļojumos, jo tā aizņem ļoti maz vietas. Un tagad šim modelim ir pieejama arī Pro versija, kurai ir spēcīgāks motors. Salīdzinot cenu ar to, ko iegūstam, vislabākā izvēle šobrīd ir X10 modelis. Šajā modelī jau ir iekļauts vairākas noderīgas premium opcijas, bet birstes cena vēl aizvien ir ļoti zema. Cena ir tik zema, jo arī šo modeli drīzumā pārstās ražot un jāiztirgo noliktavas krājumi. Par maiņas galviņām šim modelim nav jāuztraucas. Jebkura Oakley maiņas galviņa dara jebkurai Oakley zobu birstei. Arī jaunākās galviņas derēs vecākajiem modeļiem,
pat ja tie vairs nav pieejami iegādēji. Oakley X10 zobu birstas jauda ir 80,000 sariņu kustību minūtē. Akumulators spēj darboties līdz 60 dienām, to uzlādē ar USB-C kabeli. Tā ir 5 režīmu un 5 intensitātes līmeņi, kā arī ekrāns, kurā pēc zobu tīrīšanas attēlo neiztīrītās zobu zonas, un zobu birstei ir sienas magnetiskais turētājs. Tas vienīgais mīnus, manuprāt, ir, ka tai nav pieejams speciāls ceļojuma futlārs, bet mēs esam piemeklējuši citu ražotāju futlāri, ko varat iegādāties par 5 eiro, kas lieliski der šim modelim. Un vislabākā elektriskā zobbirste šobrīd, manuprāt, ir tieši X Ultra 20S. Pie tam testējot vairāku ražotāju elektriskās zobbirstes, manuprāt, šī ir pati labākā no visām šobrīd pieejamajām. Tai ir viss, ko varat iedomāties. Vairāk tīrīšanas režīmu, regulējuma intensitāte, skaniņu jutīgs ekrāns, aplikācija telefonā, spiediena sensors un pat mākslīgā intelekta valsts brīdinājumi, ja nepareiz tīrīsiet zobus, kā arī zobu birstas sienas magnetiskais turētājs un ceļojuma futlārs, kurā var arī uzlādēt zobu birsti, izmantojot USB-C uzlādes kabeli. X Ultra 20S ir uzlabotā versija X Ultra S modelim. Galvenās atšķirības starp šiem modeļiem ir, ka X Ultra 20S izmanto jaunākās 4. paaudzes maglev motoru sonisko, kamēr X Ultra S izmanto 3. paaudzes, un X Ultra 20S spēj veikt līdz 40 grādu lielas sariņu kustības, kamēr X Ultra S spēj veikt līdz aptuveni 30 grādiem. Bet kopumā abi šie modeļi ir super līdzīgi, viņi pat izskatās pilnīgi identiski. Ja cenu starpība ir neliela, tad es ņemtu jaunāko X Ultra 20S modeli, bet ja X Ultra S cena samazināsies, jo tas ir jau vecāks modelis, tad arī tā būs lieliski izvēle, jo starp šiem modeļiem nav tik lielas starpības. Un svarīgākā detaļa. Visi citi ražotāji dod tikai 2 gadu garantiju savām elektriskajām zobu birstēm. Cik es zinu, Oakley šobrīd ir vienīgais ražotājs, kas dod 3 gadu garantiju jebkuram savam modelim. Visi šie modeļi ir pieejami mūsu veikalā uzreiz. Jūs tos varat saņemt kaut šodien, ierodoties veikalā vai ar piegādu uz pakomātu jau rīt.